Tā, vārdu apsveikumam lūdz Lietuvas Neatkarīgās Savienības viceprezidents Dārijus Grūzdis. Lūdzu. Augštasis kongrese, ponai ir ponios. Augstais kongres, dāmas un kungi. Lietuvos Neatkarības Savienības vārdā šajā svinīgajā brīdī apsveicu jūs vienīgos tiesiskos latviešu tautas pārstāvjus ceļā uz brīvas un neatkarīgas Latvijas Republikas atjaunošanu. Šodien Krievu armijas karavīrs vēl arvien mīda svēto Latvijas zemi, un Krievu kolonis vēl traucē īstiems Latvijas saimniekiem ar pilnu krūti elpot. Taču es ticu, ka latviešu tauta ir tvirta kā granīts tvirts ir tas gars. Un mēs visi kā Lāčplēsis tvēruši zobenu uzvarēsim sarkanu puti. Dievs svētī Latviju! Paldies! Mūsu darba kārtība ir izsmelta. Vai delegātiem vēl būtu kāds ziņojums, bet nebija acīm redzot? Gaidāna kungs, lūdzu. Es esmu piedalījies samērā daudzos fórumos, varbūt par maz, bet pietiekoši, lai būtu priekšstats, kā mums Latvijā un tuvākās republikās notiek līdzīgi fórumi. Un es gribētu izteikt savu sajūsmu un bezgalīgo pateicību tiem mūsu kongresa organizatoriem par ļoti labi sagatavotajiem un laicīgi dokumentiem, pie tam to lielo daudzumu, ko mēs knapi tikām galā. Un arī par to ļoti precīzo, skaisto paraugu organizēšanu un vadīšanu. Paldies jums! Paldies! Tad šajā brīdī Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa pirmo sesiju paziņoja par slēgtu. Es vēl gribu izteikties. Parīt, tas ir 3. maijā, ir augstākās padomas sanāksme. Un pie jums redakcijas komisijā ir rezolūcijas iesniegums aicinot viņu uz neatkarības deklarāciju. Es gribētu šī jautājumā mums jāpieņem kādu lēmumu. Redakcijas komisija neko par šo dokumentu neziņoja, un mēs esam kongresa sesiju slēguši. Redakcijas komisija nodeva Pilsoņu komitejas rīcībā šo dokumentu. Izstrādāt tālāk. Varbūt sāksim dziedāt? Jā.
Tā. Pēc stundas un 15 minūtēm sāksim Latvijas komitejas preses konferenci, un pašlaik Latvijas komitejas pārstāvis lūdzu palikt uz vietas zālē. Jurim Tolpežņikovam dokuments no Čikāgas lūdzu saņem pie dežuranta. Lai iedzer kafiju. Septiņi. 24 un 20. Tā, rezultāti ir tādi: par Gunāru Postnieku 24 balsis, par Antu Bergmanu 20 balsis. Absolūtais vairākums nav nevienam. Varbūt, ka mēs varētu akceptēt šo balsošanas rezultātu ar vairākumu, ja? Tātad, kas par to, ka apstiprināt, ka Gunārs Postnieks ir ievēlēts par sekretāru? Es neskaitīju. Tātad Gunārs Postnieks ir ievēlēts par Latvijas komitejas sekretāru. Nākamais, manuprāt, būtu jāvienojās par nākamās sēdes laiku. Šodien bija priekšlikumi, tātad svētdien nevēlējās mūsu baznīcas pārstāvi, ja? Tad varbūt mēs varētu sestdien sasaukt nākamo komitejas sēdi. Vai ir kādi iebildumi? Dobeļkungs. Nav zināms, kas tā rīts pusē varētu būt. Varbūt tad pulksten 15. 14. Ja? Es domāju, ka mēs Ģertrūdas ielā varētu sanākt. Atvainojos, 50 cilvēku tur var sajiet. Jā. Sestdien vajadzētu būt brīvai, man šķiet. Nu, par to, es nezinu, varbūt jānobalso. Bija dažādi priekšlikumi 14., 15. un 16. Jā. Tā, labi, balsosim tad sestdien 14. par nākamo sēdi. Pēter, ir vairākums? Tā, paldies. Tā tad par jautājumiem uz nākamo sēdi. Nākamajā sēdē, es domāju, mums vajadzētu izveidot pilnu struktūru, ja, vienoties par komisiju skaitu un par, kas būs šīs komisijas, ja, pa nozarēm. Un arī sagatavot komitejas darba nolikumu projektu. Kā mēs to varētu uzticēt? Kā lūdzu? Nē, man ir uzmetums nolikuma projektam, ja, komitejas. Lūdzu. Bet varbūt šo vispirms un tad, jā. Vārds sakot, es nezinu, es ierosinu tādu variantu. Šīs nedēļas laikā tātad visi komitejas locekļi savus ierosinājumus attiecībā uz šiem jautājumiem, uz komisijām, uz komisijas skaitu, uz personālo sastāvu, uz komitejas nolikumu, attiecībā uz vadību, jau uz priekšsēdētāju vietniekiem un tā tālāk. Lūdzu, šīs nedēļas laikā līdz sestdienai būtu lūgums tajā pašā Ģertrūdas ielā 1921 LNNK birojā. Mums pagaidām citas telpas nav, ja?
uz turieni nes tos savus ierosinājumus un priekšlikumus. Piekrītat? Labi, tad, manuprāt, mēs varam... ir vēl jautājumi. Brinkmaņa kungs un pēc tam. Tā, es atvainojos, es lapu uz riņķi palaidu. Es nezinu, kur viņi pašlaik atrodās šī lapa ar telefoniem un adresēm. Tā vai ir balts papīra lapas, ko iedot katram? Labi, tādā gadījumā katrs uz savas lapas lūdzu uzrakstiet savus koordinātus un tiešām atstājiet. Pilna adrese ar pasta indeksu un telefoniem. Dobeļa kungs. Tā, Kārli Gailīti, es domāju, mēs visi pazīstam. Egils Levits nav klāt. Vizma Belševits ir klāt? Nav. Ir. Paldies. Visvaldis Lācis. Paldies. Aigars Irgens. Romāns Pusārs. Ļoti patīkam. Juris Dobelis. Enārs Cilinskis. Visvaldis Brinkmanis. Māris Grīnblats. Juris Vidiņš. Juris Putriņš. Oļģerts Eglītis. Māra Strautmane. Tā, Aleksandrs Kiršteins. Valdis Šteins. Pēteris Vasariņš. Paldies. Andris Pauls Pāvuls. Redzējām. Oļģerts Dzenītis. Andris Žukovskis. Paldies. Pēters Leiškāns. Agnis Balodis. Paldies. Anta Bergmane redzējām. Juris Melēns. Paldies. Jānis Straume. Pēteris Krūgaļaušs. Nav klāt, ja? Arnis Kadiķis. Paldies. Ēriks Vēbers. Paldies. Mārtiņš Grigulis. Viktors Kulbergs. Paldies. Jānis Kučinskis. Paldies. Haralds Ulmanis. Paldies. Mārtiņš Baris. Paldies. Roberts Zīle. Paldies. Ingus Kalns. Paldies. Aigars Migals. Paldies. Jānis Rība. Paldies. Valdis Dekovits. Paldies. Imārs Kiršbaums. Paldies. Harijs Rubezis. Paldies. Māris Mednis. Paldies. Jānis Samušs. Paldies. Aigars Štāls. Paldies. Ilmārs Krieviņš. Paldies. Postnieku kungu mēs iepazināmies. Paldies. Mātiņš Āboliņš. Paldies. Modris Ozoliņš. Paldies. Guntis Vilcāns. Paldies. Inese Garjāne. Paldies. Imants Brikmanis. Paldies. Tātad mums komitejas sēdē nebija klāt tikai 2 cilvēki. Tas ir Egils Levits un Pēters Krūgaļaušs. Tā.
manuprāt, līdz ar to mēs varētu... Paulkungs, lūdzu. Es biju tehnisks jautājums. Es lūgtu Posniekungam skaļi nosaukt savu adresu un telefonu kā sekretāra. Jā, lai mēs visi zinām. Adrese ir Raunas Rīgā, Raunas ielā. Tā, viena ir pieeja. Rīgā Raunas ielā. Kāds numuri? 19. otrais korpus. Cilvēkus 5. Telefona numurs. 5-6-1-5-5-6 telefons. Tā, korpus 2 un 5. Pasta indeks 226-039. Tā, mums ir jāsāk preses konferences, līdz ar to mums komitejas sēdi. Vajadzētu beigt, tikai lūdzu savus koordinātus atstājiet šeit. Groziņā lūdzu, jā. Un tagad lūdzu uz skatuves visus komitejas locekļus. Es atvainojos, apsēdieties, lūdzu, vēl līdz preses konferencei esot 10 minūtes, man saka no radio. Un es vēl gribētu iepazīstināt ar tiem cilvēkiem, kas ir ievēlēti komitejā no to personu vidus, kas vēlas iegūt Latvijas Republikas pilsonību. Es atvainojos par šo pārpratumu. Pateicu, ka pēc 10 minūtēm. Zārzemē mums noteikti vajag. Tā, es lūgtu apsēsties. Tā, es tādā gadījumā lūgtu Postnieka kungu nolasīt šos 6 cilvēkus, kas ar padomdevēja tiesībām ir komitejā. Man lūdzu interviju no radio. Es atvainojos. Nu jā, tāpēc es jau sarunāju, bet mēs jau gribējām agrāk. Neaizmugšu. Tātad ievēlēt Latvijas komitejā no kandidātiem, no personām, kas izteikušas vēlēšanos kļūt par Latvijas Republikas pilsoņiem, ir Aleksandrs Barkanovs, Sergejs Fadējevs, Skaidrs. Lūdzu, Aleksandrs Barkanovs. Paldies. Sergejs Fadējevs. Aļģimants Burba. Adolfs Romāns. Konstantīns Gupālo, Roberts Otaņķis. Paldies. Tas tad acīm redzot, mums atliek gaidīt šīs konferences sākumu. Paldies. Cienējamie kolēģi, kāpēc jūs nenākat uz skatuves komitejas pārstāvi? Nebaidaties. Te visiem vieta pietiek. Žurnālists lūdzu, varbūt ieņemiet šeit priekšā vietas. Can you please come to the front? Для перевода продолжается синхронный перевод. На втором этаже можете получить аппараты для перевода.
Please come to the front. It would be much easier for all of us if you did. Tātad, labvakar, sāksim pilsoņu komitejas pirmo preses konferenci. Uz jūsu jautājumiem atbildēs Einārs Cilinskis, Einārs Cilinskis will answer your questions. Juris Dobelis, Juris Dobels, Juris Vidiņš, Juris Vidiņš, Agnis Balodes, Zviedrija, Agnis Balodes from Sweden, Kārlis Gailītis, Kārlis Gailītis, Aigars Jirgens, Aigars Jirgens, Romāns Pusārs, Romāns Pusārs, Valdis Šteins, Valdis Šteins, Juris Putriņš, Juris Putriņš, Oļģers Dzenītis Oļģers Dzenītis un Visvaldis Lācis. un Visvaldis Lācis. Es atvainojos aizmirst, man lūdzu iepazīstināt tomēr ar visiem, tādēļ varbūt šo cilvēku es nosaukšu vēlreiz, diemžēl dažus, ja? Bet pārējos arī. Kārlis Gailītis. Introduce you to everyone on the platform at the moment. Egils Levits, nav ieradies, Maskavam, Vizma Belševica, Visvaldis Lācis, Aigars Jirgens, Romāns Pusārs, Juris Dobelis, Einārs Cilinskis, Visvaldis Brinkmanis, Māris Grīnblats, Juris Putriņš, Juris Vidiņš, Oļģers Eglītis, Māra Strautmane, Aleksandrs Kirštēns, Valdis Šteins, Pēteris Vasariņš, Andris Pauls Pāvuls, Oļģers Dzenītis, Andris Žukovskis, Pēteris Leiškalns, Agnis Balodis, Anta Bergmane, Juris Melēns, Jānis Straume, Arnis Kadiķis, Ēriks Vēbers, Mārtiņš Grigulis, Viktors Kulbergs, Jānis Kučinskis, Haralds Ulmanis, Mārtiņš Baris, Roberts Zīle, Ingus Kalns, Aigars Migals, Jānis Rība, Valdis Dekovits, Imārs Kiršbaums, Harijs Rubezis, Māris Mednis, Jānis Samušs, Aigars Štāls, Ilmārs Krieviņš, Gunārs Postnieks, Mārtiņš Āboliņš, Modris Ozoliņš, Guntis Vilcāns, Inese Garjāne un Imants Brikmanis. Kandidāti Aleksandrs Barkānovs, Sergejs Fadējevs, Aļģimāns Burba, Ādolfs Romāns, Konstantīns Gupālo un Roberts Otāņķis. Lūdzu. Lūdzu, presi piestādiet jautājumus. Mans vārds ir Streips, es no Atmodas, un es atvainojos, ka man šovakar nekādas īpašas balss nav, bet es vēlētos jautāt lūdzu Aigaram Jirgēnam. Kongresa noslēgumā lūdzu pasakiet, kā galā tagad ir attiecības starp pilsoņu kongresu un augstāko padomi, un kādi ir priekšnoteikumi, kam ir jānāk no augstākās padomes puses, lai šīs attiecības būtu konstruktīvas. At the closing of the conference, the question is addressed to Mr. Jirgens, asking for analysis of the relationship between the Citizens' Congress and the Latvian Supreme Soviet, and what has to happen in order to improve relations between the two authorities.
Tā. Tiešām mēs esam ieinteresēti, lai būtu šī sadarbība. Un es domāju, ne tikai mēs, bet visa Latvijas tauta, visi Latvijas pilsoņi ir ieinteresēti, lai būtu šī sadarbība, jo šķelšanās nacionālo spēku vidū var ļoti apgrūtināt virzību uz Latvijas neatkarību, uz Latvijas republikas atjaunošanu. Taču šeit tiešām nepietiek tikai ar mūsu gribu. Šeit ir jābūt, lai būtu ieinteresēti sadarboties abas puses. Ir bijušas iepriekšējai pilsoņu komiteja, kas sagatavoja kongresu, jau tādas politiskas konsultācijas ar LTF frakcijas pārstāvjiem no augstākās padomes. Par konkrētiem rezultātiem mēs, diemžēl, runāt nevaram, bet jau tas ir ļoti daudz, ka šādas konsultācijas ir bijušas. Es paredzu, ka galvenais strīdu sakmens starp pilsoņu kongresu un augstāko padomi būs jautājums par pilsonību. Tas ir tas pats jautājums, par ko šodien kongresā arī bija diezgan ilgas debates. Un dokumentu, kādu mēs pieņēmām, tas tiks publicēts un būs zināms. Manas domas ir šādas. Ja augstākā padome atjauno Latvijas republiku, tad viņai ir jārespektē šīs republikas likumi, vismaz tie galvenie likumi. Un starp šādiem ir arī likums, Latvijas republikas likums par pavalstniecību. Ja augstākā padome šo likumu respektēs un nemēģinās izdot kaut kādus jaunus likumus par pilsonību, es domāju, ka mūsu sadarbība varētu būt auglīga. Lūdzu, kam vēl būtu kādi jautājumi? Rīgas rajona laikraksts darba balss Valdis Beķeris. Jautājums Jirgan kungam, bet varbūt var arī kāds cits atbildēt. Neviens politisks lēmums netiks realizēts, ja mūs nenoindēs apkārtējā vide. Nāves mehānisms jau ir sācis darboties. Vai ir pieņemti kādi lēmumi, ekoloģiski rakstura lēmumi, kas dos iespēju no tā izbēgt, ja to ierobežot? Otrs jautājums. Vai ir noteikta robeža starp pilsoņiem, kas ir reģistrējušies pilsoņu komitejas noteiktajā laikā, un tiem pilsoņiem, kas faktiski dzimuši neatkarīgajā Latvijā, protams, arī viņu pēcnācējiem? Un trešais jautājums, kā tiek vērtēts pašreizējais intelektuālais potenciāls, kāds ir pilsoņu komitejas rīcībā? Paldies. Par ekoloģiju varētu Valdis Steins atbildēt. Konkrēts sadalījums par komisijām vēl Latvijas komitejā nav, bet pamatā mūsu principiālā nostāja bija tāda, kamēr nav neatkarīga valsts mums atgriezta atpakaļ, bez politiskā risinājuma nav atrisinājumi šie kardināli ekoloģiskie risinājumi Latvijā. Tāda mūsu politiskā nostāja. Vēl gribas papildināt šo domu, ka tikai saimnieks savā mājā, savā sētā, savos laukos var ievest kārtību un var domāt par šo lauku auglību, par šo lauku skaistumu un domāt arī par savas mājas saimi. Mēs vēl šeit saimnieki nesam un kongresa darbības rezultātā mēs gribam atgriezties šī saimnieka lomā. Tā, otrais jautājums bija par pilsoņiem dažādiem. Ja. Lieta ir tāda, ka reģistrācija jau nav beigusies ar kongresa sasaukšanu. Viens no pilsoņu komiteju uzdevumiem arī turpmāk būs turpināt šo reģistrāciju, un mēs arī ceram, ka šis skaitlis pieaugs pēc pilsoņu kongresa.
Tas būtu apliecinājums tam, ka pilsoņi, tie, kas vēl nebija reģistrējušies, atbalsta šī kongresa lēmumus. Te var būt runa tikai par 2 pilsoņu grupām, kas pašlaik dzīvo Latvijas Republikas teritorijā. Tie ir Latvijas Republikas pilsoņi un viņu pēcnācēji, un citu valstu galvenokārt, tā skaitā PSRS pilsoņi, kas dzīvo Latvijas Republikas teritorijā. Kāds bija lūdzu 3. jautājums? Es atkārtošu. Kā tiek vērtēts un kā var vērtēt šo intelektuālo potenciālu? Kāds tagad ir pilsoņu komitejas rīcībā, kas veido šo pilsoņu komiteju? Ziniet, pašiem savu intelektuālo potenciālu vērtēt, tas būtu diezgan tā jocīgi. Es katrā ziņā neņemtos to darīt. Es domāju, ka ir tie cilvēki, kas te ir ievēlēti, ir spējīgi katrs savā jomā darboties. Es domāju, ka mums ir gan ekonomisti, spēcīgi ir Viktors Kulbergs, ir Roberts Zīle, ir mums arī juristi daži, ir žurnālisti un arī citu profesiju pārstāvi, un ir arī cilvēki ar lielu pieredzi. Un mūsu komitejā ir arī Latvijas trimdas pārstāvi, Egils Levits no Rietumvācijas, Māris Trautmann un Agnes Balodas no Zviedrijas, un tiks ievēlēti vēl arī pa vienam pārstāvim no Kanādas, Amerikas Savienotajām valstīm un Austrālijas. Lūdzu. Rīgas balss Jānis Rimšāns. Pat labam augstākā padome nodarbojas ar valdības sastādīšanu. Vai pilsoņu komitejai, ja precīzāk Latvijas komitejai, būtu nodoms sastādīt savu ēnu kabinetu, un kādi apstākļi varētu jūs uz to mudināt vai pat piespiest, un vai jūs to maz vēlaties? Es gribētu lūgt Māru Grīnblatu atbildēt uz šo jautājumu. Latvijas PSR augstākā padome sastādīs valdību, kas tādā vai citādā veidā konstitucionāli būs pakļaut PSRS valdībai, un ja mēs gatavotos sastādīt ēnu kabinetu, ar to pašu mēs atzītu savu pakļautību PSRS varas iestādēm. Tā kā mēs to nedarām, bet Latvijas komiteja tuvāko dienu laikā sapulcēties kopā izveidos vairākas komitejas, kuras, ja kādam patīk, var nosaukt arī par kādām priekšministrijām, ārlietu, likumdošanas, ekonomikas, finansu, aizsardzības un tam līdzīgos jautājumos. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Ja es varētu atgriezties, lūdzu, pie jūs iepriekš teiktajā par pilsoņu likumu. Jā, saka, padome pieņem likumu par pilsonību, kas jums nav pieņemams. Kādi ir jums spēramie soļi? Un ja mēs pieņemam, ka galējais alternatīvs ir, ka jūs sevi deklarējat par alternatīvu valdību, tad kam ir jānotiek pirms jūs spēriet šo pēdējo konkrēto soli? Es domāju, ka ir jābūt konsultācijām starp augstākās padomas, teiksim, kādu komisiju vai starp, nezinu, kādā līmenī, un starp pilsoņu komitejas pārstāvjiem. Un, protams, ir jābūt pilsoņu komitejas lēmums jāpieņem kolektīvi. Šis lēmums to nevar viens vai daži cilvēki pieņemt. Mēs esam 50 cilvēki, un tad arī atkarībā no situācijas mēs spriedīsim un rīkosimies. Māris Puķītis, Neatkarība. Latvijā ir sasies kārtējais iesaukums PSRS armijā. Kā pilsoņu komiteja domā pasargāt Latvijas Republikas pilsoņus no šī iesaukuma? The latest call-up for the Soviet Army has begun. How does the Latvian Committee consider protecting its young people from such a call-up? Before we go any further, is there any need for English translation in this press conference? Yes? Okay.
I'll translate the questions and a summary of the answers, if that's okay. Attiecībā par iesaukumu padomju armijā, kāds tagad draud, skaidrs, ka pilsoņu komitejas rīcībā nav tāda iespēja, lai to varētu ar vāru kaut kā pasargāt. Šeit tāpat ir nepieciešama šī sadarbība. Pirmkārt jau likumdošanas jomā, to acīm redzot noteiks pašai, vismaz šī gadījumā augstākā padome vai vietējās padome.